Labdien, cienījamie televīzijas skatītāji! Sveicam jūs televīzijas kanālā Dialog TV. Un mēs turpinām iepazīstināt jūs ar īpašiem cilvēkiem, ar īpašiem notikumiem, ar īpašiem sasniegumiem, kas motivē un maina mūsu dzīve uz labu pusi. Šobrīd man īpaši prieks iepazīstināt mūsu viesi, doktoru Kananu Višvanātu, kurš ir izcils zinātnieks, vairāku farmācijas produktu izgudrotājs un patentu autors, Berklī Universitātes goda profesors, Alberta Šveicera prēmijas laureāts un arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors ekonomikā. Tas ir mūsu īpašs gods uzņemt jūs šodien studijā un vispār Latvijā. Kā jūs jūtaties Latvijā? Paldies, man ir liels gods būt šeit studijā un Latvijā. Latvija man ir kā mājas. Es to mīlu tās skaistuma dēļ, kultūras un cilvēku dēļ, kas ir ļoti silti, un tā ir patiesa svētība atrasties šeit. Tātad Latvija ir jūsu mājas. Cik ilgi jūs jau šeit dzīvojat? Latvijā esmu aptuveni 4 gadus. Tās man ir kā mājas, jo šeit ir silti cilvēki, īstas tradīcijas, tā ir dabiski skaista zeme, un šeit ir arī izglītoti cilvēki, kas man piesaista pie šīs. Tas nozīmē arī jūsu ģimene ir šeit, vai es pareizi sapratu? Jā, arī mans dēls ir šeit un jau mācās skolā, un arī mana sieva strādā kopā ar mani. Kāpēc, doktor Kanani, jūs izvēlēties tieši Latviju? Ar ko jūs personīgi piesaistīja mūsu mazā valsts? Latvija ir skaista zeme, īpaši tādēļ, ka šeit ir kultūra, tradīcijas, cilvēki ir silti, viņi ir ļoti izglītoti, izglītotākie cilvēki, ko es esmu sastapis. Šeit ir arī lielisks klimats, un jāsaka, ka šī ir labākā vieta, kur es esmu dzīvojis ar savu ģimeni. Paldies par jūsu izvēli, par jūsu uzticību mūsu zemei, un pastāstiet lūdzu vairāk par sevi. No jūsu plašas biogrāfijas apbrīnas vērts fakts, ka uz jūsu vārda, kā zinātnieka, ir reģistrēti 14 patenti. Kā jūs nonācat pie jūsu izgudrojumiem? Medicīna, farmācija, pastāstiet, par ko tie ir? Es esmu akadēmisks pētnieks ķīmijas nozarē, un galvenokārt fokusējos uz pretvēža un pretvalārijas zāļu izstrādi, galvenokārt, lai šīs zāles būtu pieejamas globāli visiem cilvēkiem, un arī mani patenti ir saistīti ar to, lai mazinātu šādu zāļu izmaksas, lai tās būtu pieejamas ikvienam. Tas patiesība ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd tieši mūsu pasaulē. Jūs nosaucāt pretvēžu zāles, un arī Latvijā, cik es zinu, mūsu zinātnieki ļoti daudz ieguldās, lai cīnīties ar šo slimību. Un tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi jebkurā valstī. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ es strādāju Latvijā. Šeit ir izcili zinātniskie prāti, arī zinātniskā infrastruktūra un atmosfēra ir lieliska. Un tādēļ šādas akadēmiskas priekšrocības ir tieši šeit Latvijā, kas veicina darbu. Tieši tā, farmācijas uzņēmumi un farmācijas nozare Latvija ir tiešām ļoti attīstīta. Vai jūs jau sadarbojaties ar mūsu farmācijas nozare? Tieši man sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju veicina šādu sadarbību un uzlabos strādāt pie iepriekš minētajiem produktiem. Doktor Kanan, padalieties lūdzu ar mums, Latvijas zinātniekiem, ar noslēpumu. Patiesībā es novēroju, ka ir daudzi gaiši prāti, tajā skaita Latvijā, kas spēj izgudrot ļoti svarīgus, inovatīvus preparātus, bet bieži vien nespēja atrast tiem pielietojumu. Vai citiem vārdiem sakot, komercializēt zinātnisku izgudrojumu. Bet jums tas ir izdevies. Kur ir noslēpums?
Tieši tādēļ es esmu pagodināts, ka es esmu saistīts ar Latvijas zinātnes vidi un ka šie lieliskie prāti tiek izmantoti, ka Latvijas Zinātnes akadēmija var kalpot kā platforma šiem inovatīvajiem prātiem un novest vai aizvest savus izgudrojumus pie cilvēkiem. Vau, tā ir brīnišķīga iniciatīva, un mums patiesi ir prieks, ka jūs esat arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Pastāstiet mums lūdzu vairāk par šiem projektiem vai par šo iniciatīvu, kuru jūs attīstāt kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Tas ir apusējs gods, ka man Latvijas Zinātņu akadēmija ir piešķīruši šo goda doktora titulu, tā kā Latvijas Zinātņu akadēmija ir augstākā zinātniskā institūcija. Šeit divi projekti, pie kā mēs strādājam, ir zaļās enerģijas attīstības projekts un arī grafīna izmantošana zaļajā enerģijā. Un tie ir paralēli projekti arī farmācijas projektiem, kas tiek izstrādāti Latvijas Zinātņu akadēmijā. Latvijas Zinātņu akadēmijā, izstrādājot farmācijas produktus, mēs esam nodibinājuši arī tādu ekscelences centru, kas kalpos kā platforma jaunajiem novatoriem, kas varēs doties uz šejieni ar saviem izgudrojumiem un arī sadarboties ar universitātēm. Jaunais Latvijas Zinātnes akadēmijas ekscelences un inovāciju centrs plāno sadarboties arī ar Bērklijas Universitātes ekscelences centru. Un šī būs tāda kā jauna platforma gan Latvijas, gan Eiropas jaunajiem zinātniekiem sadarboties jau plašākā mērogā. Paldies, tā būtu tiešām skaista iniciatīva piesaistīt mūsu zinātnē vairāk jauniešus, vairāk uzņēmējus. Un es zinu, ka jūs arī vienlaikus esat profesors un daudz strādājat ar jauniem cilvēkiem, kā mentors, kā promocijas darbu vadītājs, kā iedvesmotājs. Jūsuprāt, doktor Kanan, kā dot stimulu mūsu jauniešiem, arī jauniem uzņēmējiem, lai viņi aktīvāk iesaistītos zinātnē un aktīvāk iesaistītos pētniecībā? Kā jau es minēju iepriekš, Latvijā ir lieliski zinātnieki, novatori un izglītoti cilvēki vispār. Un sadarbojoties ar Bērklijas universitāti, mēs saprotam, ka šis ekscelences centrs var kalpot kā platforma, kur šie gaišie prāti var saņemt mentoringu personīgā līmenī. Doktor Kanan, tā ka jūs tagad esat Latvijas rezidenti un dzīvojat šeit kopā ar visu ģimeni, ko jūs vispār domājat par latviešu valodu? Vai tā gadījuma nav ļoti sarežģīta? Patiesībā man šķiet, ka latviešu valoda ir tāda ļoti maiga valoda. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir saprast dažādos akcentus. Man ir privātskolotājs, un es mācos, cik ātri vien varu, bet jāsaka, ka mans dēls saprot latviešu valodu jau labāk nekā es. Bet es domāju, ka man būs nepieciešami daži mēneši, lai runātu jau tekoši. Patiesībā ar akadēmiskajiem kolēģiem mēs pārsvarā runājamies angļu valodā, bet tā kā man ir privāts skolotājs, es ceru latviešu valodā jau saprast un runāt pavisam drīz. Dārgi skatītāji, paldies jums par to, ka jūs skatījāties mūsu zinātnē veltītu programmu. Mēs gaidīsim jūs Latvijas Zinātņu akadēmijā Starptautiskā ekonomikas fórumā 21. un 22. septembrī, kur mums pagodinās dr. Kanans Višvanāts ar īpašu uzstāšanos un ar īpašas sekcijas vadīšanu par atvērtām inovācijām. Tiekamies drīz!